Gribu pastāstīt par Rīmī reklāmas video, kuru es filmēju. Es domāju, ka var just, ka ar mani tur kaut kas nav kārtībā, tāpēc, ka es jau redzēju, ka tur ir diezgan maz skatījumu. Un cilvēkiem laikam nevisai iepatikās, vai arī pats video, vai arī, nezinu, kāda es tur esmu. Es parasti ļoti kautrējos filmēt tā kā kaut kur sabiedrībām, veikalos un tā tālāk. Parasti, kad mēs filmējam ar Sašu video veikalā vai kaut kur ir jābūt kā ārā pie cilvēkiem, mēs centāmies izvēlēties tādu laiku, kad būs mazāk cilvēku. Visbiežāk tie bija kaut kādi vēlākie vakari. Ja jūs domājat, ka esmu tik atvērts, ekstraverts cilvēks, kas nekautrējās filmēt video, nē, tā nav. Pirms filmēšanas man vispār uznāca kaut kāda trauksme. Es vienkārši tā kā sasaldējos, un es nezinu, ko ar to darīt, bet vienīgais, kas mani nomierināja, ir tas, ka es saprotu, tas ir mans darbs, man tas ir jāizdara. Tas bija kaut kur ap 4 vakarā, staigāja ļoti daudz cilvēku veikalā. Es redzu vienkārši, ka nāk vairāk un vairāk cilvēku, un man kļūst vēl sliktāk un sliktāk. Es savācos, visu izdarīju, kas man ir jāizdara. Un uzreiz pēc filmēšanas es biju tik saspringusi, ka mēs tikko izgājām no veikala, un es vienkārši sāku raudāt. Visdrīzāk tas jau ir kaut kāds uzkrājies nogurums, un es zināju, ka tā ir pagaidām pēdējā mana sadarbība šogad laikam. Es nezinu, vai vēl kaut kas būs vai nē. Godīgi sakot, man nevisai patīk, kā es sanācu šajā video un vispār kā sanāca šis video. Protams, es uz to brīdi centos uz 100%. Es ar to dalos vienkārši tāpēc, ka es gribu būt godīga atkal. Un ka viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Ja es kaut ko daru, tas nenozīmē, ka tas man tik viegli padodās, jo man daudzi saka, ka tev tik viegli padodās tie video. Tā nav. Mana devīze kaut kāda pa dzīvi ir baidīties un darīt. Nezinu, cik tā bija vērtīga un noderīga informācija kādam no jums, bet jūs varat paskatīties to pašu video, un es varbūt vēl ielikšu kaut kādus kadrus, ja atradīšu, kā es izskatījos starp tiem filmēšanas brīžiem.